lauku ainavas un vietējās nozīmes ceļi. Vietējais tiltiņš. Mazās Langdeilas raktuves. Šī te ir ieeja raktuvēs. Un dodamies iekšā. Izskatās diezgan slapš. Pilūdens. Laiku šeit ir tā ieeja ālā, no kuras mēs tikko iznācām laukā. Tur iekšā ir milzīga katedrāle pazemes. Milzīga āla. Izskatās arī milzīgs kritums uz leju. Mēģināsim pieiet, cik tuvu malai iespējams. Wow! Nav nekāds joks. Kaut kādi metri 15 varētu būt kritums vismaz. Tādas ļoti liela izmēra pamestas raktuves. Milzīga bedre. Šī ir ieeja katedrāles salā. Mēģināsim paskatīties, vai tur var iekļūt vai nevar. Šeit ir tā īsā āla, pa kuru var iziet ārā no raktuvēm, bet viņa ir diezgan aplūdusi. Mēģināsim paskatīties šeit, kas ir. National Trust mājiņa, diemžēl aizslēgta. Wow! Beidzot izēja ārā šajā te lielajā ālā, kurā visu laiku mēs meklējām izēju, ieeju, bet izrādās pie pašas ieejas viņa bija. Ieeja šajā ālā bija pie pašas ieejas raktuvēs. Un mēs apgājām 2 riņķus, lai viņu atrastu. Vecās raktuvju atliekas. Šādu te materiālu te ieguva, no kura ir uzceltas visas apkārtnes mājas un jumti. Vietējais ciemats, un šeit, lai zemnieki tiktu pāri, zīme Ford un iebrauktu iekšā upē. Iebrauc iekšā pa šejienu upē. Reku, ūdens līmeņa rādītājs šobrīd 40 cm dziļums. Un reku, te var pārbraukt un tur izbrauc ārā otrā pusē. Gājēji tikmēr iet pa šādu te celiņu. Try your brakes. Tādēļ, ka ūdenī bremzes var būt sabojājušās un nebremzēt. Zīmes visur brīdina, ka šeit ir aizliegts novietot automašīnu, un arī citas zīmes, ka tālāk pa šo ceļu nav pieejama pilnīgi neviena autostāvvieta. Izvietotas vairākas zīmes nelielā posmā, lai cilvēki nesako navigācijai, ka šajā ceļā nav kur atstāt mašīnu un nav jēga tur braukt iekšā.